Tu tiki izraudzīta. 5. Mūzus, 4. nodaļa, 32. līdz 40. pants. Papētīji jau atpakaļ pagājušos laikos, kas bijuši pirms tevis kopš tās dienas, kad Dievs radīja cilvēku virs zemes. Un vaicā debesis no viena gala līdz otram, vai kādreiz un kur kāda tik svarīga lieta kā šī būtu notikusi, vai vispār kas tam līdzīgs būtu dzirdēts. Vai kāda tauta būtu dzirdējusi Dieva balsi runājam no uguns liesmām, kā tu to esi dzirdējis un palicis dzīvs? Jeb vai kāds Dievs būtu mēģinājis iet izraudzīt sev vienu tautu kādas citas tautas vidū ar pārbaudījumiem, zīmēm un brīnumiem, ar karu, ar spēcīgu roku un augsti paceltu elkoni un ar baiļu pilnām lietām, kā visu to tas kungs, jūsu Dievs jums ir darījis jūsu acu priekšā Ēģiptē. Tev tas ir rādīts, lai tu zinātu, ka tas ir kungs, ir Dievs un nav cita Dieva, vienīgi viņš. No debesīm viņš tev licis dzirdēt savu balsi, lai viņš tevi pamācītu, bet virs zemes viņš tev ir rādījis savu lielo uguni, un tu viņa vārdus esi dzirdējis atskanam no uguns. Un tāpēc, ka viņš ir tavus tēvus mīlējis un ir izraudzījis pēc viņiem arī viņu pēcnācējus, un viņš ar savu lielo spēku izvedis tevi no Ēģiptes, izģīdams tev tuvojoties tautas, kas lielākas un stiprākas nekā tu, lai tevi ievestu viņu zemē un tev dotu īpašumā, kā tas ir šodien. Tādēļ atzīsti šodien un ieraksti dziļi savā sirdī, ka Dievs tas kungs ir vienīgais augšā debesīs un apakšā virs zemes, un ka cita neviena nav viņa vietā. Un tāpēc tev būs turēt viņa likumus un viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, lai tev labi klājas un taviem bērniem pēc tevis, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod mūžīgi.